Kā tu domā, kāpēc eksistē vispār tieslietu sistēma? Kāpēc eksistē cietumi? Kāpēc eksistē tas taisnības princips, temīda, kad noziedzniekam ir jāsaņem pēc nopelniem? Un tam, kuram ir darīts pāri, viņam ir jājūt tas gandarījums, ka noziedznieks ir dabūjis pēc nopelniem. Kāpēc eksistē šis taisnības princips? Tāpēc, ka uz tā ir uzbūvēta sabiedrība. Jebkurā mūsos ir iekšā tas princips, ka tā tam ir jābūt. No bērna kājas. To runāt nemāki, to kārtīgi domāt nemāki, bet tev tā taisnības sajūta ir iekšā. Tāpēc arī mazs bērns, viņš pastāv pie sev kliedzi sit, jo viņam vajag, lai ir godīgi. Viņš vēl nav sevi nodevis. Nu, un tad tevi čmorīja, tevi zombēja, tevi lamāja, iespējams pat arī sita. Un tas jau viss pa lielam ir aizmirsies, jo kurš vairs īpaši atceras, kas ir noticis 2, 3, 4 gadu vecumā. Mūsu zemapziņa strādā bieži vien tā, ka viņi pat to noslēpj, lai mums vieglāk ir izdzīvot un samierināties ar savu stāvokli dzīvē. Bet vai tie, kas tev darīja pāri, ir dabūjuši pēc nopelniem? Vai tevī iekšā tas mazais bērns dabūja to gandarījumu sajūtu, ka tu esi atriepts, ka ir godīgi? Visticamāk, nē. Tāpēc arī tik daudz no mums cieš. Nāc pie manis, strādāsim. Izaugsmesterapija.com